Mēs pārdodam molekulas tieši tādā pašā veidā, tā kā, piemēram, interneta turisma aģentūra pārdod viesnīcu istabas. Ja jūs aizejat, piemēram, uz hotels.com un mēģināt nopirkt viesnīcu istabas, pasūtīt kaut kur tā aizemē vai Indonēzijā vai Amerikas Savienotajās valstīs, tad arī tā istaba fiziski šeit neatrodas, bet ir vienota vieta, kurā tā kā tiek apkopot visu informāciju par visām istabām, kādas atrodas vispār pasaulē, un līdz ar to tā kā rodas iespēja viņas iegādāties. Vai arī mēs varam teikt, ka mēs esam līdzīgi tā kā Amazon Marketplace, kur arī grāmatas fiziski neatrodās, bet viņi ir sasaistījuši kopā ļoti daudzas vairumtirgotāju bāzes vienotā interneta platformā, kurā var pirkt un pārdot grāmatas. Gluži līdzīgā veidā Molport ir tā kā Amazon priekš grāmatām, tas pats Molport ir gluži tas pats priekš ķīmiskajām molekulām. Mēs esam internetu platforma vai vieta, kurā var ražotāji un piegādātāji izlikt savus molekulas tirniecībā un pircēji viņas nopirkt un pēc tam pat taisno paši aizsūtīt. Ķīmiskās vielas ir atrodams internetā jau ilgstoši, bet nekad nav bijis tādas vienas ērtas vietas, kur viņas iegādāties. Un mēs esam izveidojuši datubāzi, kurā tagad ir jau vairāk nekā 6 miljoni unikālu vielu. Un šīs 6 miljoni unikālās vielas ir pieejamas vienā vietā no gandrīz 200 dažādiem piegādātājiem. Un tā ir ļoti liela vērtība jebkuram ķīmiķim, kurš vēlas nopirkt izmēģināšanai sev, ķīmiskam eksperimentam, sev jaunu īpašu kaut kādu vielu, ļoti liela vērtība. Viņš varētu nākt pie mums, uzklikšķināt un atrast. Nākotnē nodibināt Latvijā ir lielā mērā pateicoties tam, ka šīs te idejas aizsācējs un domas autors ir Ivars Kalviņš no Organiskās sintēzes institūta, un tāpēc arī viņi ir nodibināti Latvijā. Un viņi arī strādā Latvijā dzīvojoši ķīmiķi. Darba grupas vadītājs ir zinātņu doktors Imants Zudāns, kurš arī ir Latvijas zinātnieks, kaut arī viņš ilgus gadus pirms tam dzīvoja un studēja un strādāja Amerikas Savienotajās valstīs. Mēram pusotru gadu atpakaļ, 2 gadus atpakaļ, un mēs viņu sākām veidot kopā ar Oksfordas Universitātes ķīmijas informātikas firmu Inibox. Un viņi mums bija ļoti nepieciešami kā tehnoloģiskie partneri, jo tas jautājums par to, kā izveidot datubāzi ķīmiskām vielām, nav ļoti triviāls. Un ir ļoti daudz problēmas. Ir universitātes, pētniecības institūti, dažāda veida cilvēki, kas mēģina izgudrot jaunas lietas ķīmijā. Piemēram, Oksfordas Universitāte pērk no mums, TBD Biodiscovery no Igaunijas, Dānijas uzņēmuma, Irānas, Lielbritānijas, Latvijas, Lietuvas. Mums ir ļoti daudz dažādu klientu no visas pasaules. Tajā datubāze tiek kūrēta. Mēs neuzņemam jebkuru cilvēku, privātu personas netirgo mūsu datubāzē vielas. Tirgo tikai institūcijas un tādas, kuras mēs paši pārbaudām. Tā kā tās gandrīz 200 firmas, kas ir izvietojuši katalogus pie mums, tās ir zināmas, pārbaudītas. Jā, no programmētājiem, kas to visu izdara, kas panāk to, ka tas viss raita rit, kas nav triviāls uzdevums, tas ir, tur ir, ko ņemties, lai to dabūtu gatavu. Un arī daudz risinājumu visādi ir jāizdomā, lai tas tā raita ritētu un sekmīgi attīstītos. Un otrs ir no paša tās datubāzes, no visiem tiem datiem, kas ir savākt vienā vietā. Varētu teikt, arī Amazon tā datubāze droši vien nav nekas tāds speciāls no kā datubāzes tehnoloģija, bet tas, ka viņi spējuši vienā vietā savākt daudz datus par grāmatām, padara viņus ļoti interesantus un nepieciešams cilvēkiem. Līdzīgi arī mums. Tikai papildus Amazon mums ir tā ķīmiskā sarežģītība. Mēs šo pašu tehnoloģiju vēlamies pārdot citiem klientiem ķīmijā. Un ir, piemēram,
mums ir labi un tālu esam tikuši pārunās ar vairākām Japānas kompānijām, kuras vēlas iegādāties šo datu bāzi, kā atsevišķu stāvot datu bāzes produktu priekš viņu iekšējām ķīmijas meklēšanas vajadzībām. Un tas ir tas virziens, kurā mēs vēlamies doties. Mēs vēlamies izsmalcināt, pārveidot to datu bāzi tā, lai viņi vēl labāk derētu organiskās sintēzes ķīmiķiem un tad pārdot viņu kā atsevišķu stāvošu datu bāzi.